Runāju par aizliegto. Var noķert lielākas zivis. Grišana pilnīgākajā elā. Īstenībā es tev neieteiktu ar viņu runāt. Pārdos drīzāk savējo māci, nekā pateiks foreļu. Paņēmu tagad visu sačakarēju pa lielam. Barabum, barabā! Čau! Ķeram lielo 34. epizodu. Šodien ļoti neierasti. Esam Ķīpsels izstāžu hallē. Esam Alekša laivā, kas droši vien vēl neierastāk zinot mūsējās pēdējās peripētīs. Bet ne par to stāstu šodien mums būs kopā ar Māri Klausi. Čau, Māri! Čau! Mēs parunāsim par forelēm, par Zviedriju, par ziemeļiem, par neskarto dabu. Droši vien bišķiņi arī par taimiņiem forelēm, jo tā pati suga jau vien ir, tikai atšķirās bišķiņi tur tā salmotā otrā daļa. Laikam, es viņu saucu tā pa māsām, pa brālēniem. Un, jā, bet tā arī pa lielam arī ir. Jā. Bet klausies, kā tu sāki? Forelists Latvijā tā tomēr ir tāda, no manas skatu punkta, kad es sāku vispār ar copi tā nopietni pieiet tam visam, tā man likās, ka foreļošana ir kaut kas tāds, tā kā man šobrīd liktos kā mušiņu vakšķerēšana, ka tas ir tāds augstsmanīgs, tāds, nezinu, kā to labāk pateikt. Kā tu izdomāji, ka tas ir tavējs, jo zinu, ka tu to dari ļoti sen, ja? Jā, es to daru ļoti sen. Patiesībā tā copa jau sākās, kā jebkuram puišalim. Viņi sākās ar kaut kādu, es pat neatceros, laikam, lazdas kātu, ko tēvs man kādreiz uztaisīja ar kaut kādām vīķītēm. Tad ar kaut kādām, teleskopeniem tur vēl kaut kas. Kā jau visiem. Jā, kā jau visiem, jā. Un tad kaut kādā vienā brīdī es nokļuvu pie foreļupes. Toreiz tas makšķerēšanas veids, ko mēs tur piekopām, šobrīd viņš, protams, ka ir aizliegts. Bet ievilka mešs, ievilka upes tā kustība, straujums, dinamika. Jā. Tas ievilka un tā tas arī aizgāja pamazām. Runāju par aizliegto, tad tā ir slieka droši vien, jā? Jā, protams. Tā pat nebija tikai slieka, bet tās bija, teiksim tā, krievis, ka viņas sauc zakiduškas, jā. Gruntenītas? Nē, pat ne gruntenītu, bet vienkārši iespraud mietu, noliec āķītu, bet tas bija tik ļoti sen. Bet, pēc tam kaut kādu laikam gadu vai divus vēl, kad bija atļauts nostaigājās sliekas pludināšana. Jā. Tad kaut kādā grāmatā, patiesībā, tajā, var teikt, tā pusauģu vecumā, tās grāmatas laikam bija izlasījis visas, kuras vispār vien var izlasīt. Un izlasīja to, kad uz rotiņu var noķert lielākas zivis. Jā. Lūk, un tad es uzliku rotiņu pie tā laika kaut kāda stikla šķiedras spinninga un kaut kādas delfīnu spolas, ko, teiksim, šobrīd paņemot rokā. Es vispār nesaprastu, kā tā var noķert foreles, bet tā es sāku. Bet, interesanti, kad saki izlasīja pusauģu gadus vecumā visu iespējamo literatūru. Kas tajā laikā vispār bija iespējamā literatūra? Jo man liekas, tas ir, tā nav Latvijas literatūra. Nē, bija arī tā. Es tagad neatceros tos autors. Viens no viņiem bija Plaudis, bija makšķerēšana tur Latvijas PSRS ūdeņos vai kaut kas tāds. Tas tur Jaunsudrabiņš nebija, ne? Nē, Jaunsudrabiņš tā jau ir daļa literatūra. Tā jau ir daļa literatūra, bet bija kaut kādas grāmatas bija. Un tas visas grāmatas, cik es tur varēju par to foreli atrast, to es tur visu lasīju. Es atceros, ka, teiksim, pirmais, ko es biju izlasījis, ka forelei vajag, uz to pašu slieku, ka forelei vajag mazu pludiņu, neitrālu. Tad es atceros, ka es puišals tur sēdēju kaut kādu putu plastu ar nazi tur kaut ko tur grieza nost, krāsoju viņu ar ziļonku un jodu, lai viņš būtu tur tāds. Un tas sēdēja pie tādas pavisam nelielas mazas upītes, kurā tiešām ir tāda viena bedra, Es tur biju redzējis foreli. Es tur sēdēju
kaut kādas vakaras, laikam, tur 3 baroju odas, un mēģināju noķert to foreli. Protams, ka es neko nenoķēru. Jā. Bet, āķis jau lūpā uz to pasākumu bija. Jā, bet no manas skatījuma, tā foreļošana, tā ir brišana pilnīgākajā elā. Man liekas, jau iepriekšējos podkastos esmu stāstījis, ka man vienīgā tāda teikt, nopietnā pieredze bija, kad mani uģis bisnieks paņēma līdzi 30 grādu karstumā Ventspilī pilnīgākajā elē, nātris pāri galvai, dunduri lielāki, kā es nezinu, murgs vienkārši. Un tāpēc es domāju, jo reāli tās foreļu upes pie mums, es saprotu, ir daudz, ļoti daudz. Bet salīdzinoši, jā, ir. Jā, bet kur tu rodi to kaifu tajā brīdienā cauri tai peklei? Redzi, tās foreļu upes jau arī dažādas ir. Ja? Ir upes, kas tek cauri skaistiem mežiem. Kur tiešām, pieņemsim tā labi, tur nav ko dikti slēpt. Ja? Tā ir tā kā populāra upe, pieņemsim tā pati Rīva. Jā. Tur tu vari tā kā, teiksim, pa parku staigāt bez mazliet baltās biksēs. Okay. Tur nav ne kaut kādas nātris, to, ko tu pieminēji, vēl kaut kas. Ja? Tur ir skaists spriežu mežs. Jā, vienīgi jāņem vērā tas, ka tā upe ir populāra, viņu nostaigāt. Jā, līdz ar to tur. Un kāds ir tavs viedoklis, jo esat dzirdējis copmaņu tādā sabiedrībā, ka tā forele ir diezgan glupa zivs, ka to pašu slieku iemetīs tur zem pacerītes, un ja viņi tur būs, tad viņi paņems. Nē, gluži nav tā. Viņa nav gudrāka pa jebkuru citu ziņu. Okay. Tad, kad viņi ēd, tad viņi ēd. Tad, kad viņi neēd, tad, kad viņi neēd, tad tev ir jāizpaužās savā meistarībā. Jāsaprot, kā viņu uzkacēt. Teiksim, man ir bijis ļoti daudz tā, ka šobrīd ir populārs, šobrīd slieku tu nevar mest iekšā. Jau parāda, silikons, jau plus mīnus arī uz foreli izmantot. Man ir bijis tā, ka, teiksim, uz rotiņa es to foreli dabūju ārā, no tās bēdras viņi man izlien ārā parādās. Es domāju tā, lūk, tu, ja es te uzlikšu visu silikonu, tu esi mani. Tu viesi visu silikonu, tu vari mest iekšā, viņi vispār neparādās, nelien ārā. Lies atpakaļ to pašu rotiņu, viņi tev atkal izlīdīs ārā, bet viņi negrib ēst, iznāks parādīsies, tā kā, nav gluži tā. Es domāju, ka tu vari mest arī slieku iekšā, un viņa nereaģēs. Un, tad dejošie, ko šobrīd izmanto, tas ir silikoni kaut kādi, ir rotiņi un arī wobleri. Un arī šūpiņi arī, laikam, bet vai tas... Šūpiņi, laikam, ir vismaz populārākie šobrīd. Patiesībā ir tā, rotiņš wobleris. Silikons, man patiesībā tā silikona tēma nepatīk. Jo tas tomēr nav. Tas jau ir tūs liekošanai, pēc būtības. Tā kā, bet, tā kā es teicu, viņa nav tā, ka viņi uz to silikonu tur lec ārā. Tu uzliks to silikonu. Visādas balvas. Pīli nokrita. Sēd un pilnīgi var palikt. Tā kā, ar to mānekli, pats populārākais tomēr ir rotiņš. Rotiņš. Kādreiz, kad tu sāki, kā tu nonāci līdz kaut kādam ejošam tam rotiņam, viņi pats taisīja? Bija kaut kādi meistari jau tajos laikos, kas... Nē, pašā sākumā bija, to, ko tur vispār varēja nopirkt, tur bija, es pat nezinu, kaut kāds tur malu palu vai kas viņš tur tāds bija. Tad es atceros, kad bija laikam salmo pirmie, tikko kā salmo sāka ražot, kā ražotājs, viņiem laikam bija tur tie mali kaut kādi. Un tad jau tika klāt pie pirmajiem mepiem. Un tad tu saproti, meps arī Āfrikā ir meps, un tā ir klasika un teiksim, tā kā pamatakmens. Un viss, un tiem mepiem arī patiesībā arī rulēja tālāk. Pēc tam jau nāca iepazinos ar meistaru Leonu rotiņiem, ar kuru man ir ļoti labas attiecības. Es īstenībā Leona rotiņš man ir mīļākais uz asariem. Arī tagad, kad ir jāķer, tad jā, tas ir tas, kas man patīk. Bet labi, sorry, pārtrauc tās tālāk. Nē, īstenībā ir tā, ka protams, kad ir
Gadu laikā ir mēģināts visu kaut kas, teiksim, bija kādreiz, šobrīd tā ražotne vairs nestrādā, bija Moska. Jā, es tieši gribēju teikt, ka tas ir daudz kur dzirdēts, ka tā ir tāds, bez mazai svētais grāls priekš. Jā, tas ir tāds, Moska bija tāds, teiksim, īpaši pavasarī, teiksim, kaut kādu trešo Mosku uzliec, viņš bija vilkšanā it kā viegls, bet viņš taisīja tādu trobeli, ka man tā liekas, viņš tur līķi varēja pamodināt. Ja? Okay. Es tieši gribēju prasīt, kas tad ir tā starpība viņam? Labi, es atceros, viņam bija košās serdes, tur zaļa, oranža. Serdeni tas ir viens. Otrs ir lapiņas rotācijas leņķis un ātrums, kā viņi iet. Tas rada to frekvenci. Jā. Jo, teiksim, Moska bija reāls traktors, kad tu iemet konkrēts traktors. Ja. Teiksim, ja tu iemet parasto agliju, mepa, tā arī diezgan plati iet, salīdzinoši, piemēram, longa agliju. Jā. Tur pavisam cita frekvence ir. Un atkal salīdzinoši ar Leona īkstīti, kas man, vislabāk patīk. Ja. Un tam ir vispār atkal pa starpi jau ir viss. Bet, īstenībā tās nianses ir jāsaprot. Nav tā, ka rotiņu tu iemet un vienkārši tupa velc, protams, ka viņš rotē. Ja. Ar rotiņu tu var spēlēties tāpatās kā ar jebkuru citu mānekli. Tu viņu var pieturēt, lai viņam lapiņa griežās lēnāk. Tu viņam var lapiņu aizlipināt ciet, tā ka viņa pielīd. Knapi viņš tā kā tāda mironi. Ja. Un vēl ir viena fiška, patiesībā tu vari rotiņam arī apgriezt virzienu uz otru pusi. Ok, šitādi gan es dzirdu pirmo reizi. Jā, vienā vilciena reizē tu vari, teiksim, viņš tev rotē šādi, tu viņu vari pieturēt, aizlipināt, un tu viņu var pagriezt otrādāk, uz otru pusi, kad viņš sāk rotēt. Oho, šis ir priekš manis reāli kaut kas jauns. Es saku, jo rotiņa tā ir tāda mana dziļa tēma, ar ko es esmu ar to pašu meistaru Leonu ļoti daudz runājis. Īstenībā es tev neieteiktu ar viņu runāt. Tāpēc, ka tas ir uz stundām 5, tā saruna. Bet es esmu dzirdējis arī, kad arī uz līdakām un asariem džeki pat ietvičo rotiņu. Jā. Tas sanāk, īstenībā tur ir tā lieta, ka tu viņu var ietvičot, un tajā brīdī, kad tu viņam iedod pauzi, ietvičot, tu viņu var apgriezt uz otru pusi. Tur ir tā nianse. Jā, es šo vispār nekad nebiju pat aizdomājies, jo man kaut kā likās, ka rotiņš griežās, viņš vienmēr uz vienu pusi griežās, bet tā nav. Šis ir rītīgi interesanti. Bet labi, ko tu saki par, ja sākām par mānekļiem, kas ir tie kaut kādi šie, es zinu, ka daudz forelisti tagad saka, ka jāliek ar vienu žuburi, bez ackabargām, nevis 3 žuburi, mazāk traumē zivis. Kāda ir tā tavējā pieeja, teiksim, rotiņi, tie paši wobleri, citi vispār liek tikai vienu āķītu woblerim, nevis 2. Kāda ir tā tava nostāja par šo? Ir tā, ka man ir gan mānekļi ar 1 žuburiem, man ir gan mānekļi ar 3 žuburiem. Protams, ja mēs vēlamies saudzēt zivi, būtu saudzīgi pret zivi, tad, protams, kad ir vēlams likt 1 žuburi, vēlams likt bezaskabargas āķi. Ja mēs, teiksim, piekopjam ķeru un atlaidi, un tiešām mēs to gribam darīt, teiksim tā, kvalitatīvi. Nevis tikai dēļ ķeksīša. Jā. Bet tiešām, ja tu vēlies to darīt, teiksim, no sirds, tad, protams, kad ir labāk mainīt nost. Vienīgi, kur man ir tādas, es nezinu, vai pamatotas šaubas vai nepamatotas šaubas, teiksim, Japāņu wobleriem, jo man šķiet, ka tomēr, Japānis, ja viņš ir līdz, viņš to wobleri, viņš viņu testējis, visu spēli un visu pārējo, un man tā šķiet, ka tur tie oriģināli āķi tomēr ir piemeklēti tā, lai tas wobleris spēlētu, pēc tās spēles, kas viņam jāspēlē. Es šitajā esmu dzirdējis un arī redzējis, ka džeki, viņiem gribās to vienu žuburu uzlikt bez tās atskabaras, un skaidrs, ka viņš svērs pa kaut kādiem tur gramiem mazāk nekā tas 3 žuburītis, un tad uzliek pat svinu skrotīti uz tā āķa, lai it kā panāktu to pašu izsvarojumu. Tad jāsēž pie mikro kaut kādiem tur svariņiem, jāliek, jāņem nost ir āķis, ja tu gribi panākt to pašu svaru. Protams, tu iemet iekšā to wobleri, protams, ka viņš spēlēs. Bet, es nezinu, vai tu niansēs iezinoties. Bet man arī liekas, ka psiholoģiski grūti būtu, tu esi ar to wobleru ķēris, un tagad tu izdomā, labi, es gribu būt baigi pareizāks, uzlikšu tagad 1 žuburs.
Jā, viens vairāk kaut kādā kā neķerās. Un tad jau sāk prātā, man liekas, tas prāta spēlēt spēles, kad paņēma un tagad visu sačakarēja pa lielam ar to, ka gribēja kā, kaut ko tur pamainīt. Nē, zini, ka visanībā jau visa dzīve ir mūsu prātā. Ja? Tas, ko mēs tur izdomājam. Iespējams, ka tur nav pilnīgi nekādas atšķirības. Tur pielies to, atkal ir otrs wobleri jau tu tu viņi patiesībā katru māneklis ir neķers zīves. Zīves ķer tavas rokas. Ko tu viņam dari? Ja? Tas ir tā. Man ir, es tā kā es saku, Japāņu wobleriem es necenšos mainīt nost. Protams, ka man viņi visi ir bez atskabargām, visi ir piekniepsami, tiešām varēs. Un par to saudzīgumu, ir tā taisnība, wobleri, tomēr viņiem ir tie divi āķi, diezgan bieži tā, kad foreli, tur paņem vai uz kaut kādu aizmugurējo, vai uz vidējo, tad viens āķis ir kaut kur galvā, kaut kur, tajā ziņā, Bet, no otras puses, ja tev tie āķi ir bez atskabargām, tomēr, domāju, ka viņš tur dikti. Kāda ir pēc tavas tās, kā var atrast foreļu? Es domāju, ka to prasa daudzi, un tas ir foreļniekiem ir savs, man liekas, tas tabū, kad pārdos drīzāk savējo māci, nekā pateiks foreļu. Bet, kas ir tas, kad es gribu noķert foreli? Kas man ir jādara, kas man ir jāskatās, kas man ir jāpēta? Un vai aizbraucot pie upes, tu pieņemsim uzreiz saproti, ka šitien nebūs, lai arī it kā pēc nosacītā apraksta, ko tu tur esi literatūrā vai kur esi izpētījis, kad it kā te ir jābūt, bet kad tu aizbrauc un saproti, nebūs. Ir kaut kādi tādi kriteriji, pēc kā tu vadies? Es varu izstāstīt, es sākšu tā, kā es sāku meklēt, un pēc tam beigšu ar to, kā šobrīd var meklēt. Šobrīd meklēt pavisam elementāri, tur vispār nav nekāda. Bet tas, kā es sāku meklēt, tās ir tās pašas grāmatas, kur bija patiesībā atzīmēti jūras foreļi, mēs viņus saucam pa taimiņiem, jūras foreļi nārsta upes. Okay. Tas bija toreiz pēc grāmatām. Tad es gāju cauri kartēm, kuras toreiz tur varēja dabūt. Skatījos kritumus. Pēc būtības pavisam elementāri ir Gaujas pietekas, Vēntas pietekas, kas ir 100%, un upes, kas ieteka jūrā patiešām. Lūk, tas arī viss. Un tad, protams, ka skatīties, es biju dabūjis Krievu armijas topogrāfijas kartes, kur varēja redzēt kritumu. Okay. Lūk, un tā es būros visam tam cauri. Un tad, protams, ka nākošais ir ekspedīcija, kas bieži tur uz 2-3 dienām vienkārši brauc, un tad tu ej, un arī otrs ir tā, ka nav viena upe, vienai upei var būt, viens posms, kur ir foreles, pieņemsim kaut kādu kilometru 5 ir foreles, un pēc tam pārējais ir, tur ir varžu dīķis, tur ir bebri un vēl kaut kas. Lūk, šobrīd jau pavisam vienkārši. Ver vaļā makšķerēšanas noteikums. Skaties, kur ir, kur no 1. No oktobra. No 1. oktobra. Septembrī tu vēl var makšķerēt, kur tev no 1. oktobra stājās liegums un viss, kur tev viss sups ir uz dēlmu. Bet tur droši vien, ka viss nav. Visas tur nav, protams, ka ir upes, kuras ir, bet pārsvarā, es gribētu teikt, kaut kādi procenti, 90 ir pilnīgi noteikti. Bet atkal jau tas pats, ko es teicu, nav tā, ka, pieņemsim, kad izdomāju, tur atradu upi X, aizbrauci, un tev tā visa upe būs pilna zivīm. Nē. Tur ir posmi, kur ir mazāk, ir posmi, pieņemsim, kur kaut kāda sapa liekšā, vēl tur kaut kas. Un tā ir posmi, kur vairāk patīk forelēm. Un kas patīk forelēm kaut kādas? Vairāk straujtips, forelēs skābeklis vajadzīgs. Labi, skābeklis, kāds ir tavs viedoklis par bebriem? Jo es zinu, ka daudzi forelisti, kam tās ir tās nosacītas savējās upītes, te viņi brauc un tos dambjus jauc nost. Kā tu šito? Pa bebriem tur ir tā, ka īstenībā tur jāskatās atkal pēc katras konkrētās situācijas. To es arī ļoti daudz gadus sen atpakaļ visādos fórumos esmu rakstījis arī par to, ka
tev veči nevajag tā, ka tu ieraudzīji bebrdām, tagad viņi mauc nost, jo bieži vien, teiksim, nelielās upītēs, vasarā, kad īpaši, teiksim, ir sauss, nav lietu, vēl kaut kas, tad patiesībā tas pats bebrs, viņš uztur to foreli pie dzīvības, tāpēc, ka forelē viņai ir kur patvērties, Lūk, tā kā, tas raidījums ir, tas raidījums ir katru upu atsevišķi. Tur jāskatās. Protams, ka, ja tas dāmbis ir nenormāli liels, viņš tur apludina, viņš ir jājauc. Teiksim, ja dāmbis, tu redzi, ka tā forela viņam var pat tikt pāri, nav viņš jāizskiet. Protams, Viņš nav jāizskiet, jo, teiksim, te pašā labies Latvijā to neesmu redzējis, es to redzēju Zviedrijā, ka forela lec augšā līdz 2 metriem. Nenormāli augstā. Nē, kaut vai paskatāmies arī to pašu Ventas rumbu, viņi arī nav nekāda maziņā, un tur taču laši taimiņi nāk iekšā, viņi tiek iekšā. Jūras foreli iet viņam pāri, līdz ar to es saku arī tāpat skatoties pēc katras upes specifikas, teiksim, ja ir šie mazie nelielie, tur viņš, nezinu, pusmetrs, metrs, tur tas dambīts, Ja viņš nenodara skādi, tur neko tur nenopludina, ir, teiksim, tas dambīts ir, tā upe tā kā padziļinās bišķiņ, pēc tam viņi atkal aiziet savā gultē. Nav viņš jāiztiek. Jo, tomēr tās ir vietas, kur foreles var paslēpties, un īpaši vasarā. Īpaši vasarā to nevajadzētu darīt. Jo tad ir vismazākais ūdens, un principā, un kā ir ar forelēm, kad viņas taisās uz nārstu? Viņas patiesībā uz nārstu, viņas jau taisās pēc būtības jau kaut kāds augusts jau. Viņi jau sāk migrēt. Viņi jau sāk iet. Sanāk, tas ir līdzīgi tāpēc, kā taimiņi laši, viņi iet kaut kur maksimāli augstu, cik viņi var aiziet. Viņi, cik maksimāli augstu, viņi vienkārši iet līdz vietai, kur ir piemērota vieta nārstam, kur ir piemērota gultne, olis, tur vēl tur kaut kas. Tad sanāk, viņas neskries augšā maksimāli, cik var aizskriet, bet viņas skries līdz vietai, kur viņai patiks. Vai līdz vietai, tā saucamais holmiņas, kur viņi ir tā kā izšķīlusies. Ok. Teiksim, tas varbūt, tas ir kaut vienas upes ietvaros, Tur, teiksim, viņi, teiksim, izšķīlusies tur vēl 5 kilometrus augstāk, Pēc tam viņi paaugusies, nokritus, atradus dziļākas vietas. Viņi gatavi nārstam, viņi apmēram ies to vietu, kur viņi ir šķīlusies ārā. Ok, un kā pieņemsim, ir, teiksim, upe, ja tā upe ir maziņa, attiecīgi tur tās nārstu vietas arī ir, es pieļauju, ka diezgan maz. Kā viņi sadala savā starpā to, viņa iet, skatās, arī priekšā ir vēl viena mamma, kas jau tur kaut ko sākus darīt, viņa arī tur paliks kaut ko darīt, ja viņi tomēr skries kaut kur tālāk? Nē, patiesībā ir tā, ka ļoti labs nārs ir tad, kad, teiksim, uz bērzes stāv kaut kādas 3-5 mammas. Ok, labi. 3-5 mammas, un tā attiecīgi tur kaut kādi, ap 10 papiem var būt klāt. Tā ir tāda ļoti produktīva vieta, bet, ņemot vērā to mūsu resursu, sanāk, ja tev tur ir pāris mammas uz bērzes, un tur kaut kādi 5 papi, tas jau ir ok. Nav tā, ka, teiksim, mammas viena otru nedzinām. Mammas atrod tās vietas, ja tā bērze, protams, ka ir liela. Paps cīnās pa mamām, patiesībā kā jau dzīvē. Nē, tas skaidrs, tur vispār nekas nemainās. Jā, tā kā, jā. Otrs ir, tā forela tomēr, strauta forela, viņa tāda plastiska suga. Viņa arī var nonākt kaut kādā pilnīgā čurā, kas vasarā vispār izžūst. Teiksim, tur pilnīgi pietiek viņai. Pie rudens ir labs līmenis, viņi iet iekšā, viņi nonāks to. Ikri šķiļās ārā, tie mazie paliek, un viņi ar ūdeni arī nonāk, noiet uz leju. Uz lielo upi, teiksim. Jā, kur viņi tā kā ietek. Un kā ir kāds tavs viedoklis par līdekām foreļu upēs? Es zinu, tā arī forelistiem tās domas ļoti daudz dažās. Citi vienkārši paņem jebkuru izmēru, pilnīgi vienalga, līdeki ir krūmos iekšā un viss. Es būšu atklāts tā, ka man tas viedoklis ir, teiksim, tādā tīrā foreļu upē,
Nu, nav viņai tur jābūt līdekam. Jā, nē, viss skatījās, es to reāli arī saprotu. Jā, nav viņai tur jābūt. Protams, ka viņi var kaut kādu apstākļu dēļ, tur, nezinu, kaut kāds pāraudzes dīķis, tur vēl tur kaut kas tur, kaut kādu apstākļu dēļ viņi var tur būt iepildējusi. Jā. Bet, nav viņi tur pamatiedzīvotāji. Un īstenībā ir tā, ka nav jau to līdeku arī tādos klasiskos foreļu posmos, nav jau viņi tur. Līdeka trāpās tādos, kas ir, teiksim, tie jauktie posmi, ja, kur tu var sastapt gan foreli, gan sapalu, gan asari, ja, gan to pašu līdeku. Ja. Vai tur to zemmēru vajag sist krūmos iekšā, es neesmu pārliecināts. Zini kā, nevajag sevi, teiksim, sevi tā kā par dieviem uzstādīt, tagad es tīrīšu tur kaut ko. Ja. Lai gan īstenībā, es teikšu, godīgi, bija viena upe, kuru es tīrīju. Jā. Un tāpēc, ka viņi foreļu upe ir. Jā. Vienkārši viņi beberi bija tā nodambējuši, un tur bija augušas līdekas. Un tās līdekas bija tādas, viņas bija apmēram ap 40 centimetriem, bet 2/3 no līdekas sastādīja galva. Jā. Un nenormāli, vienkārši viņiem nav ko ēst. Jā, un viņi ir iztīdzējuši. Jā, viņi vienkārši iztīdzējas, un tajā pašā laikā viena posma augstāk tur forelis dzīvoja. Bija. Un es to vienu gabalu tām līdekām iztīrīju. Tad bija tās beberdāmbis, kur es neaiztiku. Virs beberdāmbi es ķēru forelis. Un ātri, cik no ātri to var izdarīt, nesu viņu zem tā beberdāmbi lejā. Okay. Lūk, un es šitā te cīnījos laikam 2 gadus. Jā. Un 3. gadā, tajā līdeku posmā, ko es iztīrīju, es noķēru skaisti priekš tās upes, ļoti lielu, 48 vai 49, es neatceros vairs foreli. Jā. Tad, skaidrs, ka kaut ko tu tur iejaucies ar savu darbību, bet bija arī reāli. Es sev, tā kā tajā brīdī ar savu mazo dieviņu tur, teiksim, notēloju, bet patiesībā, bija forelis, Kā tev Latvijā ejot pa foreļu upi, kas priekš tevis skaitās loms? Loms? Foreli virs 40. Viena virs 40? Kaut viena, jā. Kaut viena. Un skaita ziņā, izlūks? Nē, skaits man īstenībā es vairs neskaitu. Jā. Jo redz, man tagad par šīm brīvdienām Čoms arī ielikās foreļu upītē. Viņš šķiet, ka laikam dabūja vienu ap 40, bija kaut kādas pāris, 3, 5 līdz 40. Es viņam prasīju, kopējais skaits, viņš saka, es vēl to nevaru pateikt. Viņš nekā neskaitīja, viņš kaut kāds 15 laikam vai 20 bija. Bet tas ir daudz. Jā, bet redz, tas ir process tajā brīdī. Nav tā, ka tu, teiksim, tur ej vienu kaut kādu vienīgo mohikānu ķert, ja? Priekš manas rezultāts, ja es visu dienu nogājis, ja, un pieņemsim, ir viena copa un tikai, teiksim, foreli virs 41, tas nav rezultāts. Okay. Tomēr vajag procesu. Jā, bet teiksim tā, ja runājam par zivs lielumu, tad 40 plus. Un kāds ir tavējais tas viedoklis par ķeru un atlaidu tieši par forelēm? Jo zinu, ka populārais tas viedoklis, ka viss tur tiek laists vaļā un nekas netiek ņemts, bet ja katrs tur to vienu pa copas reizi paņem, tas ir slikti, labi. Es atkal savu personīgu protams. Man ir tā, ka es parasti paņemu vai vienu vai 2 foreles sezonā, un tas ir pārsvarā pavasarī. Jā. Un tie, kas trāpa zem āmura, tie ir papi, tikai vienīgi papi. 40 plus. Tā ir vismaz zivs, ko tu var atvest mājās, tev no viņas kaut kas sanāk. Jā. Jo tomēr paša ķerta mūsu strautu mazo upīšu forela, viņi ir garšīgi. Zivs ir jāēd. Nē, tas ir, protams, mēs negribam nevienu, ne otru galēji. Jā, bet teiksim tā, ja tu tiešām, ja tu brauc bieži, un kaut tu paņem, teiksim, šobrīd tu atļauj to vienu foreli, ja katrs tā dara, tad īstenībā to resursu, mums nav viņš tik liels, viņu diezgan ātri var iztīrīt. Jā, bet tieši pieminēja resursu, kāda mums ir tā situācija šobrīd, ja mēs paskatāmies, kā bija kādreiz un kā ir tagad?
Zini, kā tur patiesībā to kādreiz un tagad tur īsti nevar, teiksim tā, korelēt savā starpā, jo forele ir ļoti plastiska suga. Viņa ļoti ātri atjaunojās. Teiksim, pieņemsim, var būt posms, kur pirms 5 gadiem, ja, tur nebija, var teikt, teiksim, nekā gandrīz vai, ja, tur pāris foreles. Protams, ka neviens makšķernieks tur nebrauc. Tā zivs netiek tramdīta, un viņa diezgan ātri atjaunojās. Teiksim, paiet 2-3 gadi, un tur tā upe tur vienkārši, neteiksim, ka čum no forelēm, ja, bet tas resurs tur aiziet augšā. Par to resursu, es saku, patiesībā katrs makšķernieks var spriest pats, kur viņš biežāk brauc, un patiesībā arī saprast to, vai es to zivi varu paņemt, ja? Vai es viņu nevaru paņemt. Ja? Teiksim, tas jau ir līdzīgi, man liekas, tā kā medniekiem ir, kad viņi savējo to apmēram nojauš, kas savā tajā platībā ir, un tad ko mēs varam ko tu vari paņemt, ko tu nevari paņemt. Tā kā, es saku, pret to, tādu pilnīgo kardinālo tur catch and release, visu laid vaļā un nedod Dievs, tur kaut ko es paturējis. Es viņu, nevis neatbalstu, ja, bet, man tā kā neitrāli par to, teiksim. Es esmu vairāk par to, kad makšķerējam, saprātīgi. To vienu zivi tu vari paņemt, bet, protams, ka ne jau katru, tā kā es teicu, vadoties pēc resursa, ja tu tur brauc regulāri uz to upi, tu zini, kāds ir tas resurss, un tu citu vari paņemt, izņemt. Bet, labi, par to garšu runājot, pieminēja, ka viņi ir garšīgi. Viņam arī ir oranžā gaļa tāda? Jā. Tā kā rimčikā, jā? Jā. Viņi var būt pat vēl oranžāk nekā rimčikā. Jā, es saku, es neesmu nekad... Es esmu noķēris pāris tādas mazas forelītes, bet es nekad neesmu tādu, ko man varētu paņemt uz mājām. Ja neskaita, kad ir kaut kādi šie krītošie taimiņi, kas... Man ir bijis tā, ka kādreiz bija, kad es sāku makšķerēt, uz forelēm iet, tad bija tas bag limits saucamais, bija 5 zivis, tad nomainīju uz 3 zivīm, šobrīd ir 1 zivis. Tā kā es esmu makšķerējis visos posmos. Zini, laikam 5 zivis es tomēr nekad neņēmu, man tas šķita pa daudz, bet 3 zivis es esmu ņēmis. Un no vienas upes, plus mīnus no viena posma, tev varēja būt zivī 3 dažādas gaļas krāsas. Viena ir balgana tāda, viena ir tāda, nenormāla oranža. Tā kā tiešām audzētājs, un tad trešā var būt tev tāda pa vidu. Ko tas ietekmē, jo, teiksim, es braucu uz tiem pašiem foreļu dīķiem, bet tur brauc reāli tikai pēc gaļas. Tur neinteresē nekāds tur atlaist. Tur tiešām vajag vienkārši priekš svētkiem gaļu. Un īpaši tas ir kaut kāds novembris, decembris parasti, kad uz ziemīšiem un tā tālāk. Un foreļu dīķos ir mammas ar ikriem. Un tad kad tīri tās, kuras ir ar ikriem, kad ikri ir attīstījušies, tā gaļa ir maigi rozīga. Un tajā pašā laikā tu izvēlies tādu pašu varavīksteni ārā. Un viņa ir spilgti oranža. Un es kaut kā tā iedomājos, ka viņa, tās, kam tā ikra ir, ka viņas to savējo to, nezinu, kas tas kaut kāds keratīns vai kā to nosaukt, kas viņām ir, tad viņa no savējās gaļas atdod ikros. Tieši tā. Tu ļoti pareizi domā. Tieši tā. Viņa no tā visa, no visa tās organismu, kas viņai ir, viņa visi dod iekšā ikros. Un tu tikko pieminēji, ka no vienas upes, viens posms, 3 dažādas krāsas. Kā teiksim, savvaļā, kāpēc tā ir? Es nezinu, tas atkal mans personīgais viedoklis ir īstenībā tā, ka es domāju, ka tas ir no barības bāzes. Jo, tāpatās, teiksim, tai mazai upītai iekšā tur ir tās mazās sāņpeldītes, tad, viss kaut kas tur ir, kaut kādas zivtiņas, tur ir kukaiņi, ir vēl kaut kas ir, es domāju, arī tās maksteņu kāpuri. Es domāju, ka tas ir atkarīgs no barības bāzes, ko viņi vairāk ēd. Jā, varētu būt, jo, teiksim, es zinu, ka kaut kāda sāņpeldi vairāk viņi ēd, es domāju, ka tur būs tā krāsa, būs oranža, Ja viņi ēd tur vairāk kaut kādu kukaini pa virs kaut kur lastu, viņi būs balgana atkal. Jā, es arī skatoties, teiksim, Zviedrijā visus šos raidījumus arī kaut vai par tiem pašiem asariem, tur, kur viņi ēd vēžus.
tie asari, ja, tur viņiem tās spūras ir, tik smukas, tāds indīgi oranžs, un tad jau sanāk, jā, tai forelē droši vien tas pats. Jo tā sāņpils te jau ir kaut kāda vēžveidīga. Jā, protams. Es saku, līdz ar to vienkārši, es nekur nekādu zinātnisku pamatojumu tam neesmu, iespējams pat arī, ja meklētu, arī droši vien, ka neatrast. Jā. Bet, tas ir tāds mans tāds, ka tas ir, tā gaļas krāsa atkarīga no barības bāzes, ko viņi tur ēd. Kā tas ietekmē garšu tavuprāt? Pieņemsim, jo visi saka, ka pēc nāžas zivs var teikt nav ēdama, viņi ir atdevusi visu, un tā gaļa ir tur tāda sīksta un viss pārējais. Kad tavuprāt, kad tu esi izdomājis, es varētu paņemt to foreli, kad tas ir tas laiks, kad viņai tā kulinārā vērtība būtu tiešām līdzvērtīga tam, ka es to zivi gribu. Es esmu izdomājis viņu paņemt mājās, bet tad tas būs šitais brīdis, nevis tur kaut kāds. Reizē ir tā, ka, ja mēs runājam par foreli, tad forelei viņai jau tas barošanās periods, ka viņi nebarojās, tas ir tikai nārsta laiks. Jā. Foreli nonārsto, un tad ir kaut kāds brīdis, protams, ka ir ūdens augsts, viņi kaut kādā patērē vēl kaut kādas savas rezerves, bet viņi tomēr pēc tam sāk baroties. Un otrs jau ir tas, ka ne katra foreli nārsto. Viņiem tāpatās ir, foreli nenārsto katru gadu, kā tas varētu šķist, pieņemsim, liela pieauguša foreli. Pieņemsim, ka to pats 40 cm foreli, viņi katru gadu nenārsto. Tas nav tā, ka viņai tomēr ir cikls. Lūk, un protams, ka tu tā kā es foreli, ka es paņēmu, tas ir parasti pavasaris. Tad, protams, tu skaties, tu redzi, ka vai viņi ir kārna, vai viņi jau paspējas jau atēsties. Jā. Jo foreli sākā ātreiz. Tas pats ir līdzīgi ar jūras foreli, tā saucamo taimiņu. Viņš arī barojās. Viņš nonārsto, tad viņš pa to upi tur dzīvojās, bet viņš barojās. Tad, protams, ir otrs stāsts jūras foreli, kas nāk līdz salakai no jūras iekšā, kas nav... kas ir spožā svaigā, ko mēs saucam par spožajiem. Lūk, tur ir kulinārijas vērtība numur 1. Tur es piekrītu. Jā, tur viņi, lūk, un ja mēs runājam par lašiem aizējiem tālāk, tad vispār lases, tajā laikā, kad mēs viņu varam ķert, tas ir respektīvi pavasaris, tur ir, kulinārā vērtība ir nulle pilnīgi nulle. Jā, un galvenais arī, bet tas, ko es varbūt tā bišķiņ nesaprotu, ko es arī Uģim Circenim prasīju, kad mēs podcastu ar viņu taisījām, es no vienas puses bišķi tos noteikumus nesaprotu tādā ziņā, ka, lasi nevar paturēt ne gaujā, ne salacā, un arī ventā, man liekas, ka nevar. Tu vari paturēt, bet tas... Līdz 70 centimetriem, bet principā tur neviens tādā izmērā. Tās viņš netrāpās, un īstenībā, patiesībā, es saku, nav jēgas to lasi paturēt. Vienkārši, tas ir bezjēdzīgi. Tas ir viens, bet otrs atkal, ja tā laša mamma ir metrs, tad visticamākais, ka, vismaz kā es sapratu, viņa vairāk uz nārstu pa lielam nenāks. Atnāks. Atnāks? Jā. Redz, es daudzus gadus atpakaļ arī rakstīju rakstu, kur es būros cauri pārsvarā, gan tur bija dāņu zinātnieki, tie atklājumi visu. Lūk, un tad tas lašu atgriešanās procents bija kaut kāds apmēram, dāņi rakstīja 2 līdz 3%, kas atgriežās atkārtoti. Jā. Tas pamatojums, kāpēc tas procents ir tāds, es gan domāju tā, ka, tā novārgusī zivs, viņa nonāk, nezinu, vai viņi tur kaut kāds zvejnieku tīklos tiek iekšā, Otrs mums ir, tā pašā Baltijas jūrā mums tā roņu populācija ir nenormāli liela, Ronim, ko viņiem tur grūti noķert tur to, pusplanējošo, to zivi, Es nezinu, vai Ronis ir gurmāns, vai viņš tur baigi izvēlās. Es domāju, ka diez vai. Diez vai, jā. Līdz ar to es domāju, ka visas tās lietas, tāpatās, man ir gadījies noķert lašu mammas ar caurumiem, apaugušas ar kaut kādām maļģēm, vēl tur kaut ko, es nezinu, viņi varbūt līdz jūrai tiks, bet, tālāk viņi tur vairs nekur netiks, jā. Protams, tāpatās, gadās noķert tās pašas lasenes, pieņemsim, tā pašā salacā, jau tādas smukas, jau tādas tā kā sudrabotas, apkopušās, Lūk, tām es pieļauju, ka tām ir, tas procents, ka viņas var atgriezties.
Un tajā pašā laikā, ja mēs runājam par to atgriešanos, tad pēc tā paša Dāņu pētījuma bija tā, ka jūras forele, taimiņš respektīvi, viņas procents svārstījās no 7 līdz 9. Tas jau ir krietni augstāk. 3 reizes lielāks. Jā, 3 reizes lielāks. Jā, tā kā, jā, pēc tā procenta, kas atgriežās, it kā, teiksim, jēga viņu laist vaļā, tur baigi lielā nav, jā. Nē, skaidrs, jā, bet ņemt viņu arī liela jēga nav, jā. Tā ir, jā. Tā kā, patiesībā, kā saka, izbaudam to kaifu, ko viņi vēl var dot, jā. Ko vēl var izspiest. Jā, laižam vaļā, izdzīvos, atgriezīsies, neatgriezīsies. Jā, bet vismaz, būs iespēja. Mēs esam izdarījuši to, kas mums, ko mēs varam izdarīt, jā. Labi, vēl, ja mēs par forelēm. Cik tev personīgi ir tādas foreļu upes, kuras tu mēģini tā kā apmeklēt? Es pieļauju, ka tu tur esi bijis kādās 40, 50, ja ne vēl vairāk. Bet, droši vien ir savējais kaut kāds topiņš. Cik tev ir tādas, uz kurām tu dodies? Nē, redzi, kopš es pārcēlos no Rīgas uz Rīgu no Ventspils, man tāda topiņa vairāk nav. Tāpēc, ka Rīga sanāk tā kā pa vidu, un tad sanāk gan uz Kurzemi, gan uz Vidzemi, tad tur tā. Patiesībā pēdējā laikā man vispār patīk eksperimentēt, meklēt jaunas upes, meklēt jaunas posmus, kuras neesmu bijis, tu nevari paspēt izskaidīt visu. Protams. Un kamēr pa Ventspili dzīvo, tad man bija, varētu teikt, 5 kaut kādas. Jā. 5 tādas top upītes, kur teiksim, tu brauc, pieņemsim, nolīs lietas kaut kāds, tu zini, teiksim, tā upe 1, 2, 3, tās būs duļķainas, bet 2 tev būs, tu zini to, ka viņas būs skaidrs, vienalga kāds bāziens ir. Rekā. Jā, bet labi, kā tu, teiksim, ejot uz copi, tu brien pa ūdeni, brien pa krastu, ej pastraumi, ej pretstraumi, kā ir šis? Es eju vienmēr pretstraumi un cenšos iet vairāk tomēr pa krastu. Tur, kur tas nav iespējams, tur brīst. Un loģika, kāpēc tā? Tāpatās brienot, tu jau to ūdeni īpaši, teiksim, straujā upē, kur, teiksim, tā straumi salīdzinoši liela, tu tur nekādu to trobeli neradi, bet ir posmi, kur kur nav tā strauma tik liela upe, salīdzinoši mierīgi, Un tomēr brienot pa to ūdeni, tu sataisi to. Tur, troksni. Jā, un otrs, pa krastu, jo tu ej, protams, un ne jau tur tā kā šitas te almas tur, prātīgi, jā. Kāpēc pret straumu? Tāpēc, ka, forela stāva galva pret straumu. Jebkura zivs stāva galva pret straumu. Tā kā, respektīvi, tu ej viņai no mugurpuses. Un tad tu viņu sanāk, neiztraucē. Jā, tu viņu neiztraucē. Ja tu nāks tā, viņi tevi redz. Un tomēr tās upītes nav lielas, ūdens ir dzidrs, un tomēr nav viņa muļķi tās zivs. Tā kā jebkura zivs. Tur audu arī var izbiedēt. Protams. Jā, Labi, un kāds ir tavējais inventārs? Teiksim, ne tur konkrēti modeļi vai kā, bet teiksim, kā tu izvēlies, cik garš tev ir kāds, cik spoles izmērs aukla vai tev ir monofilā, pītā? Teiksim tā, kāds man ir kaut kas, laikam, Japāņu kaut kāds dīvainās bišķiņi virs 2 metriem. Jā. Major Crafts Walkies tests ir līdz ja pareizi man atbild, tad tur tās untas jāpārveido ir, laikam, 1,2 grami līdz 8. Okay. Spola pēc Shimano ir 2000, un auklu es izmantoju tikai vienīgi monofīlu Latvijā. Un aukla man ir 0,18 līdz 0,2. Es, teiksim tā, es neatbalstu ar kaut kādām nenormāli ultra vieglām makšķerēm, tur vilkt ārā 30 centimetrīgi forelīti, ir daudz video tādu redzēt, tur tāda nabaga apmērs, viņš tur tiek stīvēts ārā 3 minūtes, un tad atbrīvots, un tad man jautājums, priekš kam to vajag. Tas skaidrs. Teiksim tā, man tas inventārs ir tāds, kad priekš liels zivs. Paņems liels zivs, lai es viņu varu noturēt.
Okay. Latviju esam apskatījušies, bet tad mums ir vēl viena tēma, un tā, kas ir tev ritīgi tuvu tēma, tā ir Zviedrija. Zviedrijas ziemeļi, tu brauc, man liekas, katru gadu. Jā. Un brauc, man liekas, vairākas reizes, ja ne? Pēdējos gados vienreiz. Jā. Pēdējos gados sanāk tā, ka es taisu tādu ekskluzīvu pasākumu vienreiz gadā. Jā. Bet bija laiks, es pat nepateikšu, cik gadus atpakaļ, kad es ar to centos nodarboties profesionāli. Tad bija kaut kādi laikam arī gadi, kad es biju pa 4-5 reizēm. Respektīvi, vienu grupu aizvedu, atbraucu mājās, ir nedēļa sagatavošanās otrai grupai un atkal braucu. Un cik tālu tu brauc, jo es saprotu, tas nav tā iekāp mašīnā, aizbrauc un tagad sopējam? Nē, nav tā gluži. Tas stops vietas polārā loka ir, ja tā ņemam no Stokholmas, plus mīnus tas ir kaut kā 1100–1200 km. Un vēl ir helikopters. Un tad jūs tur sanāk esat tā, ka tur nav vispār neviena dzīva dvēsele, varbūt tikai kaut kāds ziemeļbriedis un algas, ja? Gluži tā nav, tāpēc, kad bieži arī trāpās, kad arī citi makšķernieki, kas turpat ar helikopteru ielido iekšā, jā. Bet patiesībā, iepriekš tie maršruti, ko es veidoju ar kājām, kur ar kājām jāiet ir, tur gan tu varēji aiziet, tur, kur tu tiešām esi viens pats un ziemeļbrieži. Jā. Un kas ir tas, kas tevi tajā, cik sen tu vispār sāki braukt, un kas ir tas, kas tevi paķer? Un mēs tieši runājām ar Arturu Zaboru arī podkāstā par šo. Viņš saka, ka viņš bija aizbraucis uz ziemeļiem, un Latvijā viņš vairs nespēja aiziet forelēs. Es tā gluži, tā ir tā kā grāmata, zin kā lasīt vai no vienas puses vai no otras puses, bet grāmata ir viena. Jā. Kas man tur ievilka, man tā daba patiesībā ievilka, un ja tu saki, kad es šodien pirms mūsu sarunas, es speciāli apskatījos, kad es pirmo reizi biju, un tas ir 2006. gads. Okay. Tas sanāk gandrīz 18 gadu apakaļ. Un kā ir tur, kas ir apmēram, es zinu, ka tev vēl tagad briest tas brauciens, tev vēl 2 brīvas vietas, ja kādam gribās, tad reku uzrakstiet Mārim Facebookā. Bet kādas ir tās, vispār kā tas viss process notiek, ko jūs ņemat līdzi, cik tas viss maksā, kā tas viss process ir? Kas jāņem? Jāņem līdzi. Es pieļauju, ka tur jau gandrīz dažās vietās vajag tādu inventāru, kā mums uz Lašiem, nevis tā kā šeit. Nē. Tur patiesībā tur ir arī tā, ka arī inventārs ir salīdzinoši specifisks. Jo tomēr, kaut tās foreles arī tur ir lielas. Ir tā, ka man tie visi maršruti un vietas ir kalnos. Kalnos arī tām forelēm, tur tā barības bāze nav ļoti liela, un, teiksim tā, tur jau tev trofeju skaitās, divniece. Tā jau ir trofeja, Pārsvarā, tās lielās zivs, dēļ kurām brauc, tas ir virs 50, tas ir kaut kā 52, 53, 54, 56, lai gan mans rekords ir 69. Jēzus, tas taču ir. Jā, es esmu, cik es esmu ticis ar vietējiem makšķerniekiem, kuriem es runāju, man neviens netic, protams. Jā, es domāju, tas ir. Jo tas ir tiešām nenormāls monstrs. Lūk, un ja mēs runājām par to visu ekipējumu, kas tur ir vajadzīgs, īstenībā nekas baigi jau tur daudz nav vajadzīgs. Normāls copas drēbes, tas pats briežamais, telts guļamais. Un pēc būtības, tās copas inventārs, tas ir viss. Pārējo, pat cik, tie mani braucieni, pēdējie, viņi ir tā kā komerces braucieni, mēs tā gids visā tajā dalos, tad viss pārējais ir no manis. Pārtika un viss tālāk. Kas ir tā pārtika, uz ko jūs spiežat šitādā braucienā? Pārtika ir parasti brokastīm, ko es, uzspiežu visiem brokastīm. Tā ir rauzu pārslu putra. Es nebraucu. Es saku, lai kā jums nepatiktu, bet tas ir foršs enerģijas avots.
labi, tu iztiks bez auzu pārslu putrus, bet otrs ir brokastīs ir obligāti foreļmaizītes. Turpat vietējās svaigās. Jā, protams, tas, ko tu esi iepriekšējā vakarā noķēris, pa nakti ir iesālīts un tā. Nu, un tad ir pa dienu ir tās, teiksim, tās pašas profesionālās ceļotāju tās pakas. Jā, nu, lētas viņas nav, tur sanāk kaut kāda porcija 5 līdz 7 eiro, nu, ko tu pēc. Un tās ir pusdienas. Nu, un tad vakariņās ir, protams, ir izvērtība. Nu, tad ir ugunskurs un tad ir pa dienu tās foreles, kas tiek tītas, nu, tīras vai nu folijā, vai nu tur uz, restas, vai nu zelus kaut ko. Nu. Tā tas notiek. Tā ir tāda, būtībā dzīvošana bez nekādām liekām ekstrām. Kā jūs tiekat galā ar knišiņiem? Tāpēc, ka cik es esmu bijis, es esmu dažreiz uzrāvies tā, ka, goda vārds vienkārši gribās vienkārši iekāpt mašīnā un vienkārši projām no turienes. Tāpēc, ka tik ļoti var nokaitināt, kad es citreiz paskatos bildes un kaut ko, ka tur jau kamerā vienkārši redz to, ka cilvēku tur tālumā operators stāv, viņu tur neredz. Tu vienkārši ir tā, ka... Nē, ir, jā. Es domāju, ka tu iespējams arī redzēsi kaut kādas manas bildes. Jā, droši vien. Kur ir, teiksim, tā tev visa kāja ir vienkārši nosēta ar vienu sitienu. Tu vari kaut kādas noklapēt 50 vismaz. Jā. Bet protams, ka palīdz tie paši pūšamie visādi, jā. Bet viņiem tur tā darbība ir salīdzinoši tāda, īslaicīga. Otrs tas ir, ka tu tomēr ķīmiju pūp sev virsū. Cik tu ilgi, teiksim, ja tu nedēļu dzīvot, tu visu laiku zem ķīmijas tu esi, jā. Bet es jau no pirmajiem braucieniem atradu Zviedriem, ir tur tā vietējā zieķa tāda. Tā Vilmas? Vilmas tantes zapte, kā es viņu saucu. Un tur ir bērza darva un ziemeļbriežu tauki. Ļoti labs salikums, garšīgi izklausās. Jā. Nu, lūk, īstenībā viņš tu slēpoji kādreiz bērnībā? Jā. Es biju tā, Jā. Smērēju slēpēju. Jā. Nu, lūk, un tā vilna tāpatās viņa ož. Ja pret to nav nekādu, teiksim, alerģiju. Viņa pat tā diezgan, man pat tas, viņš bišķiņ man atgādina to smaku, kas ir, kad dzelzceļam ir, es nezinu, kas viņam tur ir uz tām. Kaut kas tāds bišķi uz to pusi. Man liekas, tā kā pat patīk, varētu teikt. Es nezinu, kāpēc, bet, Nē, zini, kā klausies, ir tā, ka tu, teiksim, ja tu nedēļu ar to zieķi tur zieķējies, tu jau viņu vairs nejūti. Jā, tu jau, Tu viņu vairs nejūtu, bet lielākie smiekli tad, kad tu, teiksim, atbrauc mājās, tu dušā ejot vēl. Tu nedēļu vēl tu jūti, ka no tevis nāk ārā viss tā bērns darba. Jā, droši vien, ka sieviete varētu būt mājās ļoti laimīga, ka es pēc šitādu braucienu atbraucis. Nē, mums bija vienā braucienā, mums sanāca tā, kad mums vienkārši nevarēja atlidot pakaļ helikopters. Jā. Un tad bija tā, ka mēs atbraucām tieši no tās tundras, mūs izveda ārā. Un mēs nebija ne laika, ne dušā iet, ne vēl kaut ko. Mēs tādu pašu, kādu mēs bijām, vienkārši sametām mantas iekšā džipā un gazām uz ostu. Jā. Un tad bija tā, ka mēs apsēdāmies un ap mums nebija neviena. Es domāju gan, tāpēc, ka, jā, tas varētu... Tur atnāca cilvēki apsēdās, bet viņi ļoti ātri piesēlās un aizgāja kaut kur uz kaut kādām citām vietām meklēt. Un, tas, man liekas, ir līdzīgi tā kā iekāp 15. trolejbusā pirmdienas rītā un tur ir personāžs. Jā. Un tad ir tur tāds dabīgais kaut kāds šitā aizsardzības josla. Nē, bet, ja mēs runājam, es patiesībā neko citu arī neizmantoju. Tos pašus termācils neesam provējis? Mēģinājām, jā. Un? Strādā. Strādā, jā? Jā, viņš strādā, bet, tur ir diezgan bieži, teiksim, tās vietas tur salīdzinoši atklātas ir. Un tad, kad vējš iepūš, tad viņš tomēr tā kā nopūš nost to efektu. Bet, droši vien, ka termocelēm ir tā arī Latvijā, mēs liekam kādā lapenē, tad cenšamies, lai vējš neaizpūš to visu. Bet es esmu dzirdējis, ka medniekam esot arī kaut kāds termocelu produkts, bet tāds, kur viņi izmanto arī ejot.
nu, tā kā, kurš, nu, attiecīgi, ka vējš it kā viņiem netraucē, bet šeit būs jājautā viņiem, kā tas viss tur ir, bet kādas ir, piemēram, izmaksas, nu, šim te braucienam? Ar ko, teiksim, cilvēkam jārēķinās ir? Teiksim tā, es varu pateikt konkrēti, teiksim, šogad man tās izmaksas, es izrēķināju, man sanāk 1200 uz cilvēku. Jā. Respektīvi, tur ir iekšā, tur patiesībā ir iekšā pilnīgi viss. Nu, viss brauciens, prāmis, helikopteris, pārtika, nu, pilnīgi viss. Jā. Būtībā cilvēkam vajag tikai savākt sevi. Un salikt savus mantas. No jā. Cik cilvēki jūs braucat šādā parasti? Nu, es, teiksim tā, mazās grupas, kas man ir, teiksim, 3. Jā. 3 plus es, tas ir respektīvi 4, un tad lielā grupa ir 6. Jā. Vienreiz man bija laikam 7 cilvēki, tad jau it kā nebija vairs komfortabli. Kā ir, tu, teiksim, nebaidies, teiksim, jūs tāpatās uz nedēļu braucat? Jā. Nav bijis tā, ka piesakās kaut kāds džeks un tur beigās sanāk tādas ziepes, jo, kā jūs tomēr dzīvojat kopā, lietas darat, tur viss tas tomēr ir kopā braucat kopā, kas. Man liekas, ka visi cilvēki nevar būt labi copi vienot, tas tā kā skaidrs, bet man liekas, ka tur ļoti var gadīties tā, ka sanāk kaut kāda rīvēšanās, ka galīgi nav pa ceļam. Tu zini, pa visiem šiem daudzajiem gadiem man bija tikai viena tāda reize, bet patiesībā tur pat nebija rīvēšanās, jo vienkārši puisim meitene šo braucienu uzdāvināja. Viņš nekad, teiksim tā, viņš nav, ne viņam tās forels tur kādreiz interesējuši, ne vēl kaut kas, bet meitene tā kā labu gribot, uzdāvinājām to braucienu, bet neteiksim tā, ka viņš tur bija, ka viņš bija lieks vai viņš kaut ko traucēja, bet viņš bija tā kā blakus īsti. Viņš tā īsti tajā kompānijā, es saprotu. Viņš tur bija, patiesībā es ar viņu gāju, pirmās dienas es viņam parādīju, kā ķert, ko ķert un tā tālāk. Īstenībā viņš ļoti ātri to visu apguva, viņš ķēra tiešām skaistas, smukas zivis, viņš bija tā kā apmierināts ar to. Bet ne līdz galam kopā tajā, tajā feelingā, jā. Bet pārsvarā jau ir tā, cilvēki, kas uz šo pasākumu piesakās, viņi apzinās, uz ko viņi iet. Un tajā ziņā mēs tur esam visi tādiem putniem. Protams, ja tur normāli cilvēki šo tā... Un līdz ar to vienkārši, tas viss vieno, un es saku, nav bijuši nekādi tur tādi, Kurā gada laikā jūs parasti braucat? Es parasti tagad pēdējā laikā, īstenībā tā sezona sākās tikai pēc Jāņiem. Jā. Tikai pēc Jāņiem un beidzas ļoti ātri. Septembra beigas, septembra beigas, augusta beigas. Jā. Tas jau ir finišs, tur jau ir lapas zeltenas un saunas. Jā, jo mēs, kad braucām ar Uģi, mēs braucām arī augusta beigas, bet mēs uz Torni braucām. Tas laikam sanāk kaut kur bišķiņi zemāk, tas ir kaut kas. Un tad un tur man liekas, viņiem arī bija tas, ka forelēm liegums ir līdz... Forelēm sākās liegums ar 1. septembrī. Jā, tieši tā. Tāpēc mēs vienmēr centāmies braukt. Labi, mums gan tur pārsvarā tikai alas ķērās, forels tur bija, pa kādai, bet ir bijis tāds brauciens, ka tu aizbrauc un vispār neko nevar noķert. Nē, vienmēr ir viss kārtībā, ja? Pieņemsim tas pats pagājušā gada brauciens, jā. Pagājušā gada brauciens, es varētu teikt, ka viss sarežģītākais vispār kāds ir bijis. Temperatūra mums bija tā, ka mēs arī, tāpatās tā kā mums tagad šopavasarī, no plus 20 uz nulīti. Tur bija tas pats no plus 27 uz plus 4 dienā. Skaisti. Tur palielam viss pilnīgi perfekti, tā kā mūsu pavasars. Un tur bija tā, ka mēs vienkārši sēžam nometnē, tu vari saskaitīt no nometnes, sēžam, dzeram kafiju, un skaties pūliņā, tur ceļās zivs, tur pat veselas 2 pacēlās, tur 3 pacēlās. Kā viņi pareizās vietās ceļās, un tu aizēji un mētā un ņemies, un vienkārši, viņi neņem. Protams, ka, pa to visu dienu kaut ko jau tu tur izprovocē, bet,
Tā nav tāds teiksim, kad džeki atnāk mājās un, teiksim, vienam ir 3 lielās virs 50, jā, vienam ir 5 lielās virs 50. Jā. Tā, ka tev tie kontakti pa dienu ir kaut kādi tur 10, 11, 20. Jā, labi, tad, teiksim, tās ziltiņas, kas ir no 30, 40, tās tur vispār neviens neskaita, jā, bet 40 plus un tās ir ok, 50 tās ir lielās. Jā. Tā kā teiksim, iepriekšējo gadu es teiktu, ka bija, tiešām bija smagi. Bet jums tās tur ir tikai strautforels, ja? Jā. Pālijas... Nē, pālijas arī. Pālijas arī ir, jā. Pālijas ir pa ezeriem. Būtībā, jā, tur būtībā ir 2 zivs, strautforeli un pālija. Alatas tur nav, tāpēc, kad alatai viņai tas dzīvošanas areāls, manuprāt, ja nemaldos, bija līdz 700 metriem virs jūras līmeņa. Jā, tad viņām pēc tam paliek. Jā, tur viņi, tur zem, augstāk viņas vairāk nav. Tur, kur mēs ganamies, tur sanāk kaut kādi, pagaid, ka es nesamuldu, alatai bija laikam līdz 500. Tas droši vien nav tik būtisks, bet katrā ziņā skaidrs, ka ir kaut kāda viena... Alatu tur nav, jā, tur ir tikai 2 zivs, strautforele un pālija. Un, droši vien būsim tur tā visu šitā apskatījušies nobeigumā pastāst, kā tev ir ar mušiņu makšēšanu, jo tomēr šitas ir, šīs sugas, es zinu, ka daudziem ir mušiņi un tikai. Esi mēģinājis, es patīk, nepatīk, gan Latvijā, gan tajā pašā Zviedrijā? Nē, es esmu mušu ķēris, gan, jāsaka, gadus daudz atpakaļ. Manuprāt, laikam 3 gadus no vietas es neņēmu spinningu rokās, es ķēru ar mušu. Es sapratu, ka Latvijā man nepatīk ķert uz mušu. Vienkārši nepatīk. Tāpēc, ka es eju forelēm un tur atkal sanāk tur šitie metieni, tur kaut kādi, es saku, man tas atkal sāk likties līdzīgs kaut kas sliekošanai. Jā. Es teicu, nē. Un tad es ņēmu mušiņu makšķeri tik uz Zviedriju līdzi. Un arī tikai uz sauso mušu. Sausā tas nozīmē, ka viņi paliek pa virsmu un tu redzi to... Jā, patiesībā arī tas viss pasākums, tās ir medības. Tu atkal medīji to zivi, kur tu ieraugi vienkārši. Tu paņem mušiņu makšķeri, tad plus mīnus zini, kur tās zivs tur ganās, aizēj apsēdies, uzpīpē, sēdi, skaties, pacēlās. Jā, un tad... Un tad tu sāc domāt tā, vējš no kurienes tā, kā man iemest, kā man pareizāk to izdarīt, jā, tu pēc, tur, teiksim, tās pašas augas, kaut kādas apkārt, smilgas, kas tur pa viņiem rāpo, ja tur kaut kādi tur. Tā ir sava tāda jau cita. Nē, bet redzi, tur arī, tur patiesībā tev jānoiet līdz tam, lai tu to visu var darīt mierīgi. Jā. Nesteidzoties, viss mierīgi, bet pēdējos gadus gan es neesmu ņēmis mušiņu makšķeri. Es esmu tā kā, pēdējā laikā nolikus viņu malā, bet gribās jau atkal. Tādi jau mēs esam. Tur neko neizdarīt. Tā kā, būsim bišķiņi apskatījuši šito tēmu. Nebijām šitajā vēl tā līdz šim iedziļinājušies, bet godīgi sakot, tagad šito visu klausoties un reāli iekšā ir tās, ka laikam kaut kad būs jāsaņemās un jāizbrauc uz tiem ziemeļiem, paskatīties tādu, jo man tā pieredze ir tikai ar to torni un tur ir alatas, labi, tās ir tur 50 arī plus lielas ritīgas, bet tomēr tā forela un tā garšas forela, jo tomēr tas ir kaut kas bišķiņ cits. Nē, arī zikā ir tā, es tev pateikšu par to ziemeļu braucieniem, ir tā, ka lielai daļai, es teiktu, ļoti lielai daļai, tā pirmā ekspedīcija, kāpēc es turien gribu braukt, noķer daudz un lielas foreles. Jā. Tad, kad paiet kaut kādas dienas, 2, 3, man ļoti daudz džeki bijuši tā, ka vienkārši viņi paņem noliek spinningu pie telts un saka, es vairs neķeršu šodien. Jā. Es iešu pastaigāties. Es ieraudzīju kalnu vēl kaut ko, un tad ir tā, ka brauc atpakaļ, kad sās runāt, tad patiesībā ne jau sanāk tā, ka ne jau tā zivu ķeršana ir galvenais. Galvenais ir tā pati būšana tur, tā sajūta, kalni, piedzīvojums, kompānija. Jā. Tas viss saliekās tādā lielā, nezinu, kā to nosaukt, kotleti sajaukt no daudziem komponentiem. Nē, tur es piekrītu, jo man arī vienmēr vispār kaut kur braucot, ja kaut kāds nedēļas brauciens arī vienmēr, man ir kaut kāds 2-3 dienas ritīgi nomaukts, un tad es arī vienu dienu es to kādu vispār neaizteiktu, tāpēc, ka negribās pārvērst to ķeršanu tādā tā kā,
Nu, tu tur esi, jo tāpēc tagad tev obligāti obligāti jāķer. Vienkārši jāķer un pilnīgi nekas cits neinteresē. Un jā, nu, tas ir tas, kas man tā kā, jā, vienmēr ir, ko es vienu dienu, es nezinu, tiešām pastaigāju, kaut ko paskatos riņķi, un tad beigās ir tā baigi super viss. Bet nu ko, Māri, paldies tev par sarunu. Mums ir kārtējā epizode noslēgusies, un, protams, mums ir jāizspēlē konkurss. Un šoreiz mēs balvā izspēlējam tātad no pirmspēdējās epizodes, kas bija ar Gintu Zeļu, kur balvā bija filējamies nazis no Outdoor Experts. Tāpēc izlozējam to tagad. Jauna epizode un, protams, ka jauns konkurss. Šoreiz balvā Māris iedos no savas kolekcijas, pasakot iedos. Es iedošu sevis lietotas 5 ejošus rotiņus. Tātad Māris no sevis iedos 5 ejošus rotiņus, ar kuriem viņš ķer gan Latvijā, gan arī Zviedrijā, jā? Jā. Tā kā balvā ir tas un tas, kas tev jāizdara. Podkastā Māris pateica, cik viņam ir lielākā forela Zviedrijā. Bet uzrakst pēc savām domām, cik viņam ir lielākā izplatīmā forele šeit, pie mums Latvijā. Un tad pēc diviem podkastiem gaida izlozi un tiks pie 5 Māra rotiņiem. Tā kā paldies, ka skatījies, piesako mūsu kanālam un tiekamies pie ūdeņiem. Drīz jau 1. maijs. Čau! Čau!